17. rīts. Jāiet uz jūru un jāsāk skriet. Pa ceļam veikaliņš. Kāds, kas būs. Nu, kurš brauks? Reku šito atradu pie jūras vakar, uzdāvināšu reku bērnu dārzam. Liepāja, ja godīgi, nu, nav tā tīrākā pilsēta, varbūt pietrūkst darba roku. Bet pludmalīt izstās tīra, arī pa 200 metriem ir pa izkastē, kas ir labi. Tāda plata un plakana pludmala, diezgan forši. Nu, kāda 2 kilometri jau izskatās ļoti tīrs, minimāli atkritumi. Liepainieki malači. Aizmirst piefiksēt Bārtas upe, pāriet Liepājas kanālā, un tā ir upe 136, tas tur atpakaļ. Nu malači, zīme, super laba, jā. Tikai nu noderētu arī kilometru rādījusā kāda miskasti. Pagaidu maisiņš tāds uz izšķīšanas robežas. Vēl viens lukturs. Kā viņš nesaplīs, es nesaprotu. Wow. Ko šitiem lai dara? Jāņem līdzi, ko es citu darīšu. Atstiepu to līdz kaut kādam kempingam. Maisiņš pilns. Tas, kur var izmest. Te reku sarunāja cilvēku, ko varu atstāt pie viņa. Viņš pēc tam savākšot. Vieta pēc kartes ir atzīmēta kā vieta, kas ir viss tālāk rietumos Latvijai. Tad, jā, paskatīsimies, vai te ir viss tālāk rietumos arī atkritumu tvertne. Nē, te nav miskastes. Mēs tik tālāk. Ja nu nekas neizdodās, tad var uzbūvēt būdiņu pie jūras un čilot vienkārši. Te ļoti forši rekur stienīts, kur pakarāties. Tas sen nav bijis. Paldies, paldies. Cerams, ka te arī atradīsies kāda misenīte, kur izmest. Viss jau sāk krist ārā no rokām. Diemžēl misenes nav. Nav arī kam paprasīt. Tikai robotiņš pļauj zāli. Ir, yes, atradās misenes. Ļoti labi. Good. Un jau pirmie 100 metri, un ir jau konteiners, un arī ko stūķēt iekšā. And 100 meters later, I already have a new container with stuff to put in there.
Vakal viens cilvēks teica, lai es nolieku atkritumus, viņš aiznesīs tur pie sevi. Forši, paldies. Esam Jūrmala ciemā. Šeit arī paliksim par nakti. Atgādāti pēdējie atkritumi līdz musaram. Nekustamie īpašumi.